Sveiciens no Valteka! Pirmām kārtām jau novēlu visiem lauksaimniekiem izturību šajā ražas kulšanas sezonā, kas ar saviem laikapstākļiem ir ļoti izaicinoša. Un otrām kārtām viena lieta, ko vēl vēlos piebilst un atgādināt, ir tas, ka ar 1. maiju esam kļuvuši vienīgie oficiālie Lemken pārstāvji Latvijā. Šodien mūsu video apskatā Lemken Juvel 8 6 korpusu ārklis. Tad nedaudz sīkāk par ārkla specifikāciju un par to, kas šo ārklu padara unikālu. Ārklis ir aprīkots ar starpkorpusu attālumu 100 cm, kā arī rāmja klīrensu no zemes 85 cm. Ārkla rāmja konfigurācija ir 5+1. Tas nozīmē, ka 5 korpusi mums ir uz pamatrāmja, un 6. korpus mums ir ar pievienotu rāmi, kas nozīmē, ja arī gadījumā kādos apstākļos mūsu traktoram paliek grūtāk, šo te korpusu mēs varam nolikt malā un turpināt izmantot ārklu kā 5 korpusu ārklu. Ārklis mums ir aprīkots ar hidraulisku darba platumu maiņu, un darba platumu varam mainīt no 25 līdz 55 cm. Šeit redzam atmiņas bloku ārkla reversēšanai. Tas nozīmē, ka reversēšanas process mums tiek izpildīts šādi, padodot hidraulikas spiedienu. Sākotnēji, pateicoties šim ievilkšanas cilindram, ārklis tiek sakļauts kopā, lai dabūtu pēc iespējas mazāku apgriešanās rādiusu. Tad viņš tiek reversēts, un mēs atkal atgriežamies savā darba platumā. Kas ir svarīgi, ir ārklu reversējot, korpusa darba platums nemainās. Tas mums paliek vienmēr nemainīgs, līdz ar to mazāks dilums šajās tapās un ilgmūžība. Šajā gadījumā ārklis mums ir aprīkots ar kombinēto dziļuma un transporta riteni, kas mums strādā ar hidraulisku amortizācijas sistēmu. Darba dziļumu mēs gan mainām mehāniski ar tapu palīdzību. Ārklis aprīkots ar hidraulisko aizsardzības sistēmu pret akmeņiem. Ir aprīkots ar priekšlobītājiem, ar kaltiem, kuriem virsū ir pastiprinājums. Tāpatās, mums ir lemesis, spuras nazis, lauka dēlis, kā arī ārdu vērstuves, kurām pateicoties arums būs kvalitīvs jebkuros augsnes apstākļos. Un vēl ātri par dažiem tehniskiem rādītājiem. Tad reversējumās as diametrs mums ir 120 mm. Kā arī rāmja izmērs mums ir 140 x 140 mm. Un kas svarīgi piebilst, ka rāmis mums ir viengabala štancēts, līdz ar to nav nekādi papildus metinājumi, rāmis nav speciāli metināts kopā, un līdz ar to arī tas nodrošina ilgmūžību. Ja runājam par jaudas prasībām traktoram priekš konkrētā ārkla, tad no savas pieredzes varu ieteikt, ka būtu labi, ja saimniecībā atrastos traktors ar 300 zirgspēka jaudu. Ja tieši tu esi šāda ārkla meklējumos, tad sazinies ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Kā arī pa skritumu viens šāds te ārklis, bet ar 5 korpusiem atrodas arī mūsu Daugavpils tehnikas tirdzniecības noliktavā.